Mīļie draugi, sveicināti! Es esmu priecīga šodien būt kopā ar fantastisku, lielisku, vienkārši izcilu dakteri. Dakteri Vitu Skuju, ārsts, gastroenterologs, zinātnisks pētnieks, durmēt un sveika Vita! Jā, sveika, Jāna, prieks būt pie tevīm šodien. Cīmos. Paldies tev. Es noteikti esmu palaidusi kaut ko garām, jo tev tas saraksts ir ļoti garš. Lūdzu, papildini. Jā, darbu es diezgan daudz. Liels paldies. Jā, tik tiešām es esmu gastroenterologs un parasti pacientiem saka, ka tas ir vēdera daktars, lai cilvēki vairāk saprota, tad ārstēju vēderu. Esmu arī endoskopists. Esmu gastroskopijas, kolonoskopijas izmeklējumus. Esmu arī Anti-Aging institūta metodiskā vadītāja, Eiropas gastroenterologu vasaras skolas kursa direktore. Apmēram tur tas sarakstīšu varētu arī beigties. Tie ir tādi galvenākās lietas. Un, protams, esmu mamma 2 bērniem arī. Un, protams, skaista eleganta sieviete, prieks skatīties, vai ne, gudrā, skaistām, pieaula, ambicioza un lieliska. Paldies tev, ka tu šodien esi mums. Un tā kā tu esi gastroenterologs, jā, sarežģīts nosaukums, vienkārši arī izprast, jo gastroenterologs tas ir tāds kaut kāds termins, ko, tāds parasts cilvēks, īsti nesapratīs, kāda mums ir jāiet pie gastroenterologa, ar kādām problēmām, kas tas ir gastroenterologi? Jā, paldies par jautājumu. Jā, gastroenterologu, protams, cilvēki var apmeklēt 2 gadījumus. Viens gadījums, protams, būtu tad, kad būtu kādas sūdzības, un otrs gadījums būtu profilaktiski. Tā kā preventīvā medicīna un profilakse noteikti arī tavs lauciņš, tad arī pastāstīšu par profilaksi. Gastroenterologs noteikti palīdzēs tādos gadījumos, kad ir kāda gramošanas trakta sūdzības, respektīvi slikta duša ikdienā lemšana, vēdera sāpes, vēdera pūšanās, vēdera izējas pārmaiņas, caurejas, aizcietējumi, vēdera sāpes. Noteikti tajos gadījumos, kad tuviem radiniekiem ir ģimenē arī kādas tādas nopietnas, kroniskas, ilgstošas kuņģa zarnu trakta slimības, teiksim, čūlēnais kolīts, Krona slimība, jo tad ir lielāks risks šīm slimībām pārmantoties. Gadījumos, kad tuviem radiniekiem ir kādas onkoloģijas, kas ir saistīts ar gramošanas traktu. Tās būtu tās situācijas, kad tiešām būtu jādodas pie gastroenterologa. Profilaktiski gastroenterologs būtu jāapmeklē visiem cilvēkiem no 40 gadu vecuma. Un, jo tas ir tas laiks, kad mēs profilaktiski veicam gastroskopiju, jeb endoskopiju, kur mēs skatāmies pārības vada kuņģi, 12 piekšķi zarniņi, un savukārt no 45 gadu vecuma profilaktiski veikt kolonoskopiju. Tas ir zarnīgas izmeklējums. Tad, respektīvi, ar to mēs cenšamies cilvēkus pasargāt un laicīgi atrast kuņģa vēzi un zarnu vēzi, un patiesībā varbūt cilvēkus parasti biedē. Šis mērķis atrast vēzi, tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis patiesībā ir atrast pirmsvēju stāvokļus, lai saprastu, vai šis cilvēks ir jānovēro vai nav jānovēro, vai kaut kas jau ir jādara. Teiksim, kolonoskopijas laikā, ja mēs redzam kādus polipus, mēs izskaram noņemt nost, un tad šādā veidā šis rasnās sēnes vēža risks vispār ievērojami samazinās, teiksim tā. Ja? Protams, gadījumos, kad cilvēkam ģimenē ir jau bijis tās kuņģa vēža vai rasnās sēnes vēža gadījums, tad pie gastroenterologa vajadzētu iet pat 10 gadus ātrāk, es pat teikt 35 gadu vecumā. Ja? Teiksim, tas ir tās situācijas, kad gastroenterologs var arī profilaktiski palīdzēt. Patiesībā, domājot par to pacientu plūsmu un pacientu spektru, tad es teiktu, varbūt vienu reizi pa dzīvi man ir bijis tā, ka man pacientam, teiksim tā, nav ko ārstēt vai ieteikt, lai uzlabotu viņa veselību. Mēs runājam tīri par profilaksi. Principā, kuram cilvēkam var būt kāds mazīšs simptomiņš, pat ja viņam šķiet, ka viņš ir vesels, tad tomēr mums ir iespējas jau sniegt tādas precīzas, individualizētas rekomendācijas. Ja. Pastāsti, kādi tad ir tie simptomi, ko tu sastopi biežāk senā kabinetā? Ar kādām sūdzībām apmāk, jo tāds klasisks pacients, piemēram, un vai atšķirās sievieti no vīriešu sūdzībām? Skaidrs. Jā, respektīvi, es domāju, noteikti ir vērts izdalīt 2 veida pacientus un 2 veida sūdzības. Vienas noteikti būs tās nopietnās gastroenteroloģiskās slimības, kuras nonāk stacionārā slimnīcā, kas ir dažādu slimību pāzināšanās, bieži tur nonāk čūlēnais kolīts, Krona slimība. Tad cilvēkam tiešām jau ļoti, ļoti sāp vēders vai asmjāna vēdera izējumi. Es domāju, tādu simptomu neviens nepalaidīs garām, un pārsvarā viņi tomēr nonāk stacionārā vai slimnīcā cilvēku valodu runājot. Tāds čūlēnais kolīts un Krona slimība, tas ir kas?
Tās ir autoimūnas slimības, respektīvi situācija, kad organisms ir izdomājis, ka viņš pret savām zarniņām veidos antivielas un radīs tur iekaisumu. Protams, es domāju, par šīm divām slimībām var runāt atsevišķi, bet tās nebūtu nav biežākās slimības. Biežāk ir funkcionālie konģizēļu trakta darbības traucējumi, respektīvi situācijas, kad īsti ar orgānu nekāda vaina nav, bet viņš funkcionē ne tā kā vajag. Tur noteikti liela loma ir stresam, ļoti liela loma ir zarnu mikrobioma sastāvam, ļoti liela loma ir kaut kādiem tādiem ikdienas paradumiem un tādām ikdienas lietām, par ko, es domāju, mēs arī noteikti parunāsim, bet jāatgriežoties pie tā jautājuma, tad absolūti biežākais, protams, ir vēdera pūšanās, dažādi vēdera izejas pārmaiņas, vai nu caurejas, vai nu aizcietējumi. Ir cilvēki, kam ir smaguma sajūta vēderā, smaguma sajūta vēdera augšdaļā, slikta duša ikdienā, teiksim tā, aktīvi simptomi. No, tie kā lai saka, pacienti, ar ko mēs strādājam. Sieviete no vīrieša viennozīmīgi atšķirās. Orgāni, principā, sievietē vīrietim gremošanas sistēmā ir pilnīgi vienādi. Mums ir garības pēc kuņģi, zarna, aizkuņģi, dziedzeris, aknas, tad tie tiek gremošanas orgāni, žultspūslas arī tie skaitā, ar ko mēs darbojamies, bet sievietēm vīrietim atšķirās zarnu mikrobioma sastāvs. Un zarnu mikrobioms savukārt ir visas baktērijas, vīrusu, sērītes, kas dzīvo mūsu kuņģa zarnu traktā. Patiesībā jau, es zinu, ka tu esi arī dermatologs, ne tikai preventīvās medicīnas ārsts, un tad arī zinu, ka tu zināms, ka uz ādas ir zarnu baktērijas, nevis zarnu baktērijas, es atceros, bet baktērijas, tad mikrobioma sastāvs, tad arī patiesībā, ir dažādos orgānos ir šīs baktērijas. Un savukārt zarnu mikrobioms, resnāsarnas mikrobioms ir tāds visdaudzskaitlīgākais, kur ir visvairāk iemītnieku, visvairāk šīs baktērijas, un tādēļ atrodoties to arī zarnu sieniņai, kas ir patiesībā lielākais imunitātes orgāns, tad zarnas ir lielākais imunitātes orgāns, tur notiek tādi, ja tā varētu izteikties, līriski sarunas starp šīm baktērijām un starp šo zarnu sieniņu, un zarnu sieniņai arī tāda ļoti, ļoti būtiski nozīmē aizsarga funkcijas veidošanā, un līdz ar to, protams, kāds mums ir šis zarnu baktērijas sastāvs, cik viņš ir veselīgs vai neveselīgs, un to ietekmē mūsu ieradumi, mūsu ikdienas ieradumi. Tad, protams, tik veselīgi ir arī zarnu šī barjeru funkcija, un patiesībā caur šo barjeru funkciju, ja viņi nav optimāli, tad, protams, tiek, ja tā drīkst izteikties, lietot anglisko vārdu triggerēta vai palaista šī imūnsistēma, kas, protams, sadarbojās ar arī attālākiem orgāniem, ādu, sirdi, smadzenēm, muskuļiem, tā skaitā, teiksim, anti-aging un novecošanas medicīnā ļoti, ļoti būtiski. Tā kā, un sievietēm vīrieti, protams, zarnu mikrobioms sastāvs ir ievērojami atšķirīgs. Un to diktē mums hormonālais fons. Teiksim, estrogēni pasargā sievietes, teiksim, no sirds un asinsvadu slimībām līdz menopauzes laikam, un teiksim, caur šo zarnu mikrobioma atšķirībām, tad tiek nodrošināta arī šī funkcija. Un sievietēm līdz menopauzes laikam ir biezākas biotu slānītes, kas ir laba lieta, zarniņas, teiksim, kas ir arī viena no šīm barjeru funkcijām un zarniņas aizsargājušiem elementiem. Un, protams, arī mazāks ir risks slimot ar sirds un asinsvadu slimībām un dažādi veidi onkoloģiju. Vīriešiem ir tā, ka vīriešiem, protams, arī hormoni nodrošina zarnu mikrobiomu sastāvu, bet vīriešiem ir tā, ka tas ir iemesls, tas varētu būt viens no kādēļ vīrieši arī nedaudz īsāk dzīvo nekā sievietes. Vidē tie ir apmēram 10 gadi, kas ir tāds statistikas rādītāji. Un, protams, tas nav vienīgais rādītājs, tas nav vienīgais iemesls, bet zarnu mikrobioms varētu spēlēt lomu tajā, kādēļ vīrieši varbūt vairāk un nopietnāk slimo sirds un asinsvadu slimībām un iespējams arī onkoloģiju. Ja viņam arī nav šie estrogēni. Tieši tā. Bet vīriešiem nevajag, katrā ziņā mērķis nav tā, ka vīriešiem aizvietot estrogēns, vienkārši tā ir tāda, dabīgi novērojami ir tā. Tu esi ieminējusies ļoti interesantu tādu terminu, funkcionālie zarnu traucējumi. Kā tas izpaužās klīniski un uz ko pacientīti varētu Kas izraisa?
Kas izraisa? Tātad, jā, respektīvi ir tā, ka funkcionāli kuņģu zarnu trakta darbības traucējumi, viņi mēdz būt dažādi. Viņi mēdz būt gan zarnās, gan arī varības vadā, gan arī kuņģī, cik mums ir orgāni, gan arī žultspūslē patiesībā, cik mums ir orgāni, tik viņiem var būt dažādi funkcijas traucējumi. Un, laikam, visvieglāk to izskaidrot, tur ir tie pošļi labaliņi vairāk, kādēļ tas tā notiekās, bet visvieglāk, laikam, to ir izskaidrot ar stresu, parasti es ar to sāku, jo tas ir tāda būtiskākā lieta, ko mēs varam, diezgan, es neteiktu viegli, bet uz ko mēs varētu darboties un kā tad mēs varētu šo stresu ietekmēt. Un kas notiek stresa gadījumā? Viss kuņģa zarna trakts sarojās, saspazmējās, viss neiet uz priekšu, uz pareizo pusi, kur vajag iet. Tātad no mutes uz lejas galvas atvainojas, es esmu gastroenterologs, tādēļ es izmantoju šādas terminas. Un tā var parādīties atmiņas simptomi, tas ir dedzināšana, krūšu porvija, klepus, kakla iekaisumi, kroniskas iesnas, dažādas jocīgas garšas, skābas, rūktas, nepatīkamas garšas mutē. Var būt tātad pilnuma sajūtā kuņģī, jo tātad pie stresa notiek kas, tad kuņģīts un zarniņi saspazmējušies, viss nevar smuki pārvietoties uz pareizo pusi, un, protams, arī tad neizdalās gremošanas sūs. Un arī mirklī, kad neizdalās gremošanas sūs, mēs varam ēst visu garšīgāko, visu veselīgāko ēdienu, un, protams, pilnīgi nekas negremosies. Un arī fizioloģiski, jo mums cilvēkam attīstoties, protams, sanāk bija jāmēt no mamuta, nevis jāgramo ēdienas, tad arī, teiksim, ja mēs ņemam mūsu senčus, un tādā gadījumā, protams, arī varētu parādīties visādi gremošanas traucējumi, kas ir atkal šī pilnuma sajūta, gāzēšanās, mēs jūtam, ka vēders ir piepūties, sagāzējies, ir atraugas, ir gāzes, un, protams, teiksim tā, tas viss ēdiens, kas ir nesagramojies, viņš aiziet līdz zarnu baktērijām. Zarnu baktērijas, kas ir arī normāli, viņām tur ir jābūt, balansā vai disbalansā, tas ir cits jautājums, bet viņām tur ir jābūt. Viņas, protams, šo ēdienu ēd, un ko viņas dara, viņas izdala divas gāzes, metānu un ūdeņradi. Un patiesībā arī šīs divas gāzes mēs izmantojam, varbūt vēlāk mums sanāks parunāt, ir iespējams veikt elptestus, lai pārbaudītu zarnu mikrobioma sastāvu un zarnu mikrobioma funkciju. Lūk, un tad mēs izmantojam šīs divas gāzes izāpā, lai noteiktu, vai viss ar zarnu mikrobiomu ir kārtībā. Bet tad anti-AG institūtā mēs varam veikt šo testu. kas ir SIBO vai tīvo zarnu baktēriju pāraugšanas sindroma tests. Jā, es te mēģinu pārāk daudz, man liekas, izstāstīt. Es domāju, varbūt mēs pat varam pie šī jautājuma manifesties. Bet katrā ziņā tā doma ir tāda, ka zarnu baktērijas ēda nesagramotu ēdienu, kas pie stresa nav sagramojies, izdala metāna ūdeņradi divas gāzītes, kas to zarniņu iestiek. Zārnēji muskuļu orgāns viņas pazmējās pretīm, un tas var radīt diskomfortu, sāpes vēderā, un, protams, ja tās gāzes ir ļoti, ļoti daudz, cilvēkam varētu būt aizcietējums vai tendence uz cietāku vēderīzēju, retāku, cietāku. Savukārt, tādā gadījumā, ka tā zarnu sieniņa ir iestiepta, varētu būt arī šķidra, tad caurēja, biežāka vēderīzēja, bet tad, respektīvi, funkcionāli kuņģa zarnu trakta simptomi ir tie, kur ar orgānu viss ir kārtībā. Tur nav vēzas, neviekaisums, teiksim, laktozes vai piena cukura nepanesamība, glutēna nepanesamība, nav neviena tāda reāla slimība, kuru mēs varētu noteikt, vai veicot endoskopijas, gastroskopiju, kolonoskopiju, vai taisot asins analīzes, vai taisot fēču analīzes, vai sonogrāfijas, tad mēs esam uztaisījuši, pārbaudījuši visus orgānus, un viss ir labi, jā, un tad mēs runājam par funkcionālajiem kuņģa zarnu trakta traucējumiem. Nu, protams, tas, ko mēs darām, kā mēs rekomendējam, ko tad ar viņu darīt, no sākuma, protams, visa veida dzīvesveida pārmaiņas, kas veicina mieru. Un pirmkārt jau noteikti, es zinu, ka mēs abas par to runājam, tad ir jāizguļās, pietiekoši miega daudzums, ir jāiet vienā laikā, jāmēģina gulēt un vienā laikā celties, un respektīvi, tad jādodās ir laicīgi gulēt, un teiksim, tā ir viena sastāvdaļa. Ar ēdieniem ir individuāli, es nevarētu ieteikt nekādu tādu vienu konkrētu diētu, kura būtu vislabākā visiem. Ja? Man, teiksim, tā zarnu mikrobioma sastāvam vislabāk patīk ziemeļu vai vidusjūras diētas, kur principā ir daudz augļu, dārzeņu, šķiedrvielas, veselīgās, retāk, teiksim, tā ir dažādi piena produkti, gaļa, zivis, un, teiksim, jā, drīkst ēst arī saldumus, bet ļoti, ļoti, ļoti ērti. Ja? Nu, teiksim, tā, kāpēc?
Tāpēc, ka tajā gadījumā savairojās to baktēriju skaits, kas tos saldumus mīl. Un te ir tāds, te mēs īstenībā varam runāt arī par svaru, par svara attīstību. Zarnu mikrobiomam ir arī milzīgi nozīme svara attīstībā, jo tā doma ir tāda, ka, ja mums ir tās baktērijas, kas ēd tos cukurus, vēderā dzīvojās, un saldumus, un es tagad iešu vēl plašāk čipšus, McDonaldu un visus neveselīgos ēdienus, tad kas notiekās? Notiek tas, ka mums tanīgi organismam prasās ēst. Mēs esam tas, kas mēs ēdam, mums tas zarnu baktēriju sastāvs tā kā pieprasīja. Mēs ēdam veselīgi, viņš pieprasīs veselīgu ēdienu, un savukārt, ja mēs ēdam neveselīgi, viņš pieprasīs neveselīgu ēdienu. Un to īstenībā ļoti praktiski var novērot, tās pārmaiņas aizņem apmēram 2 nedēļas, mēnesi, varbūt pat līdz 2 mēnešiem varētu būt tas pārmaiņu periods. Ja mēs sākam ēst veselīgi, mums ir tikai bišķiņ pacietību, mēnesis, 2 mēneši, un principā mums jau organisms pats varēs prasīt, tātad to labo ēdienu. Un tas sanāk tā, ka tas zarnu baktēriju sastāvs, protams, mums ietekmējās no tā, cik mēs guļam, ko mēs ēdam, vai mēs sportojam, vai mēs stresojam, nestresojam, medikamentiem, slimībām un daudziem citiem faktoriem. Fantastiski. Tas ieklēsies tur veselīgo uzturu. Bieži vien cilvēki saka, ka, es ēdu kā visi. Kāpēc man kaut kā sev ir jāierobežo? Mēs visi ēdam kā navalu, tāpat arī tur lieto alkoholu kā visi. Kas tad ir ārsta, gastroenterologa, izpratnē veselīgs? Kas ir veselīgs? Tas ir individualizēts uzturs, un īstenībā tā situācija tāda, ka mēs gastroenterologi ļoti sadarbojamies ar uzturu speciālistiem. Un, protams, tas, ko mēs savas vizītes laikā dodu, ir ēdieni, kuru var provocēt kādus konkrētus simptomus. Piemēram, pie sliktas dušas, decināšanas, uņģa sāpēm, kas ir vēdera augšdaļas sāpes, būs viens ēdienas saraksts. Savukārt pie vēdera pūšanās, caurejas, vēdera sāpēm būs cits ēdienas saraksts. Pie aizcietēm vēl kaut kas cits. Un tad ir, protams, ļoti individualizēti dažādas slimības, pie celiakijas mēs nedrīkstam glutenu ēst, un šī gadījumā nevienu gramiņu. Mums celiakija ir autoimūnā slimība, arī kur organisms pats pret sevi vēršas, pret savu tievo zarniņu, un tajā gadījumā, ka mēs ēdam glutēnu, un nav tā, ka glutēns ir, tā kā viņu nedrīkstētu nevienam cilvēkam, tas ir arī ļoti individuāli jāskatās, bet celiakijas gadījumā glutēnu klātbūtnē mums nolādās tievā zarniņi, un var parādīties dzelzs deficīts, un arī šie gramošanas sūdzības, par ko es minēju, kas ir ļoti, ļoti līdzīgas funkcionālām. Nav tāda mieklīgi, ka par funkcionālām mēs runājam, tad nekas nav, bet, protams, lai mēs no sākuma teiktu, ka nekas nav, mums ir jābūt pārliecībai, ka tiešām mēs esam izmeklējuši un skatījušies visas slimības. Saki, lūdzu, glutēns ir tas pats, kas maize? Glutēns patiesībā ir vairāk viešos, tad glutēns ir, lapiski viņš saucās lipeklis, tā ir kvieša grauda sastāvdaļa. Kvieša grauda sastāvdaļa, bet glutēns, protams, varbūt piemēsīts arī ražošanas procesā ļoti daudz, kam tik tiešām tur ir jāpārbauda. Bet ar glutēnu ir tā, ka patiesībā tās slimības, kur glutēnu tiešām nedrīkst celiakija, kviešu obaltumā alerģija, teiksim tā, un tad ir tāda slimība, kas saucās glutēna nepanesamība vai neceliakijas glutēna sensitivitāte. Tas nozīmē, ka nav celiakijas, tad analīzes ir labas, bet cilvēks, teiksim, ēdot glutēnu, ja tā drīkst vienkārši teikt, viss ir slikti, vēders sāp un ir šķidra vēdera izēja un sapūties, dzelzs deficīts ir un ēdot glutēnu, savukārt simptomi uzlabojās. Protams, mēs kā daktars nevienam neteiksim, ir obligāti jāēd glutēns. Tāpat laikā ir pētījumi, kur ir pētīts, ka pilnīgi, teiksim, tā veseliem cilvēkiem, ko tad ar to glutēnu vajadzētu darīt, ēst vai neēst, tad, teiksim, izslēdzot nepamatoti glutēnu, teiksim, ja nav nekādas sūdzības vai ja nav autoimūnas slimības, tad teiksim, var parunāties sirds un asinsvadu slimību risks. Tā kā tur ir noteikti jākonsultējās, es teiktu, ar zinošiem speciālistiem, lai saprastu, ko darīt ar to glutēnu, ēst vai neēst. Vita, ļoti interesanti par glutēnu. Bet tagad es uzdošu tev vienu no ļoti populāriem jautājumiem, ko man pacienti jautā. Daktarīt, es lietoju bezglutēnu produktus, maizi un makaronus,
Un mans mērķis ir samazināt svaru. Vai bezglutēna produkti var palīdzēt motivēt? Jā, visticamāk. Jā. Jā, par jautājumu, bet visticamāk, ka tas noteikti nebūs tas pareizākais veids. Es patiesībā pieturos pie tā, ka uzturs ir ļoti, ļoti individualizēta lieta. Un kā es parasti arī pacientiem stāstu, kuri atnākot pie gastroenterologa vēlās saņemt rekomendācijas, ko tad īsti ēst un kā tad gan mazināt svaru, gan mazināt simptomus, gan uzlabot asins analīzes. Es vienmēr saku, ka jādraudzējas ir ar uzturu speciālistu. Jo uzturu speciālists stāda individualizētas ēdienkartes, kas atbilst cilvēka vecumam, dzīvumam, ķermeņa uzbūvei, kompozīcijai, un mums katram ir dažāds, tad atšķirīgs muskuļu apjoms, ūdens apjoms, tauku apjoms, tad tās ir tās sastāvdaļas, no kā mēs sastāvam. To mēs ļoti labi varam noteikt ar bioimpedances metodēm, ir arī dziļākas, tad ķermeņa skenēšanas metodes, ko mēs varam noteikt. Noteikti uzturam ir jābūt atbilstoši kaloriju apjomam, un arī Anti-Aging institūtā mēs varam noteikt ar to netiešās kalorimetrijas izmeklējām, gada sarežģītas skan, bet kosmetikas nosaukums izmeklējumam, ar ko arī mūsu uzturu speciālisti strādā. Tad, respektīvi, dzimums, vecums, ķermeņa uzbūve, ķermeņa kompozīcija, kaloriju apjoms, kas arī ļoti, ļoti atšķirās, jo cilvēkam, kas ļoti sporto, kuram ir liela muskuļu masa, viņam noteikti šis kaloriju apjoms, ko viņš var ikdienā apēst, ir daudz lielāks nekā cilvēkam, kurš nesporto, kuram muskuļu masas nav. Tad, protams, ir dažādi veidi slimības, kas ir cilvēkam arī asins analīžu rādītāji, pie kā tad vajadzētu speciāli šo uzturu pielāgot. Lūk, un atgriežoties pie jautājuma par bezglutēna pārtiku, tad, protams, mums ir jāsaprot tas, ka glutēns pārsvarā tad ir kviešos, maizē, makaronos, kas ir ogļhidrāti. Un ogļhidrāti noteikti, ko viņi darīs, viņi tomēr cels insulīna līmeni, un ceļot insulīna līmeni jāskatās, protams, vai cilvēkam nav insulīna rezistentes, jo insulīns ir arī augšanas hormons, un patiesībā, tādā ziņā, kad viņš nodrošina metabolismu uz to pusi, tad, ja ir tendence uzkrāties liekam svaram, tad šis liekais svars uzkrāsies vēl vairāk, gan ap vēderu, gan arī apnās, un patiesībā tāds viens no tādiem varbūt, pat ne mītiem, bet, parasti cilvēkam liekas, ir aptaukojušās aknes, kas ir aknu steatoze, tad mēs ejam uz sonogrāfiju, skatāmies, ka viņas ir sonogrāfijā baltākas, un daktari saka, ka ir aknu aptaukošanās, un cilvēkam liekas, ka nevajag lietot taukaiņus produktus, un īstenībā cukurs ir tas. Tad cukurs un triglicerīdu rādītājs, kas ir mums holesterīna analīzēs, ko mēs varam noteikt, būs tas, kas būs atbildīgs par šo aknu aptaukošanos. Jā. Cukurs, alkohols arī tā skaitā, jo alkohols arī satur vielas, kas varētu šīm aknām kaitēt un veicināt šo aknu steatozi. Tā kā es teiktu, ka bezglutēna diēta noteikti nebūtu veiksmīgākais ceļš uz svara mazināšanu. Veiksmīgākais ceļš uz svara mazināšanu noteikti būtu ļoti individualizēts uztura plāns, ņemot vērā visu, ko jau es nosaucu, pusē to, kas cilvēkam garšo un ko viņam tad ir viegli ieviest tad ikdienas ēdienkartē. Noteikti vajadzētu sākt ar dārziņiem no sākuma, proteīna avots un tikai tādi ogļhidrāti. Ja tā būtu tā pareizā secība, noteikti ne pa daudz, pareizās proporcijās, lietojot mazo šķīvi, teiksim tā. Un, protams, ja mēs daudz trenējamies, sportojam, audzējam muskuļu masu ar spēka vingrinājumiem, tad noteikti šis kaloriju apjoms arī varētu būt lielāks. Ja? Tās varbūt ir tādas rekomendācijas, kas ir cilvēkam, nedrīkst teikt parastam, visi mēs esam īpaši neparasti, bet tāda vidusmēra cilvēkam. Protams, sportisti, kas sporto, skrien maratonus vai izturības treniņus, triatlonus, tas varētu būt pilnīgi cita veida uzturs. Ja? Tad, kā jau es teicu, ļoti individualizēti. Ļoti interesanti. Tad ar šo man radās vēl nākamais jautājums. Parunāsim arī, mazliet pieskarsimies modernām diētām, un šobrīd ir ļoti moderni fastings. Jā. Kāds tavs skatījums ir tieši uz fastingu, jo mēs runājam 16 apvaļņu, 16 stundas, vai padomājamies 8 stundas mēs ēdam? Jā. Un gastrīna pie lāpus. Jā, principā tā fastinga diēta nav nekāda vaina, ja vien nav
atsevišķas pozīcijas. Un viena no tām pozīcijām ir atvilnis, respektīvi, ja ir tendence uz sliktu dušu, ikdienās kāpes parādīšanos vai dedzināšanu, tad noteikti intervāla gavēšana vai fāstings noteikti nebūtu tas, kas būtu jāpielieto. Tādu mēs rekomendējam ēst bieži, mazām porcijām, nepārsniedzot dūris lielumu, bet, protams, šādi nav jāēd mūžīgi. Tas ir jāēd uz to mirklī, kamēr šie simptomi ir, ja pēc tam atkal, teiksim, atvilni, kurš arī mums rodas vai dēļ svāra, vai dēļ smēķēšanas, vai dēļ tā, ka mēs pārēdamies ēdienus, kurus nevar ēst, kuriem tad atvilnim kaitīgi ēdieni, vai arī stresīgs, ja, teiksim, tā atvilnīts arī dzīves laikā var mainīties, vai būt pāsinājums un būt miera periods. Protams, miera periodā mēs varam pielietot arī šo tehniku, teiksim tā, ja tad ir fastīnu vai intervālu gavēšanu. Savukārt, jā, pāsinājuma periodā, es domāju, tas tā nebūtu labākā lieta, ko rekomendēt. Aizcietējums ir otrs slimība, pie kā noteikti, vai, teiksim, tā patoloģija, pie kā nevajadzētu aizrauties ar intervālu gavēšanu. Tādā gadījumā vajadzētu ēst, tādas, teiksim, tā normāla apjoma brokastis, nevis pārēsties, bet normāla apjoma brokastis, jo brokastīm ir vislielākais šis, viņš tā ļoti nesmuki skan, bet mutes un apakšējā gala refleks, tas nozīmē, ka mēs esam pāēduši un ir vislielākā iespējamība būs tā vēderīs, ja, tātad brokastīs. Bet jā, principā, intervāla gavēšana šī gadījumā, nebūtu īsti laba. Intervāla gavēšana noteikti nav piemērota cilvēkiem ar emocionālo ēšanu vai emocionālo pārēšanos, jo kas notiekās, teiksim, tajos badošanās periodos ir ļoti daudz ieguvumi. Jā, mēs neapēdam tik daudz kalorijas, ir ļoti daudz pētījumu, un, manuprāt, negribu samānīties par gadu, bet dažus gadus apkārt bija New England Journal of Medicine, tas ir viens no tādiem prominentiem zinātniskiem medicīnas žurnāliem, bija apkopoti pētījumi un apkopoti ieguvumi no intervāla gavēšanas. Tad, kas ir noskaidrojies par šiem gadiem ar tiem cilvēkiem, kuri tad ievēro šo intervālu gavēšanu, nēšanas periodā palielinās grelīns, kas ir apetītes hormons, un tad cilvēkam vienkārši fizioloģiski dēļ hormoniem, nevis dēļ tā, ka ir slikts gribas spēks, viņi tagad iet un pārēdās, bet tāpēc, ka vienkārši organisms prasa ēst un vairāk, protams, tie kalorijām bagātie, taukainie, cukurotie ēdieni. Un tad cilvēki, teiksim, pēc šī gavēšanas perioda atnākot vakarā mājās, vai jau vairāk stresiņš ir vai kā līdzīgi pārādās, un tad ir neveselīgās lietas. Tātad, bet ja nav novērts, ka tas tā notiekās, un ja nav apvilnis, ja nav aizcietējums, pilnīgi mierīgi un droši intervāla gavēšana ir labs variants, ko darīt. Perfekti, paldies. Un saki lūdzu, runājot par vispār, teiksim, produktu likām, ja ir tendence uz to, ka sīviete vai vīrietis vēlās ēst biežāk desertus vai saldumu kāju. Tas ir vairāk saistīts ar hormoniem vai ar to mikrobiotu, par kur tu esi Gan. Es domāju, gan. Noteikti tas ir saistīts ar stresa līmeni. Jā, teiksim, pie stresa mēs pārēdamies vairāk, tomēr arī, kā jau es minēju, šos saldos ēdienus, neveselīgos, kalorijām bagātākos, ir šis angliskais termins calorie dense, kalorijām bagātie ēdieni. Protams, teiksim tā, stress un hormonu sistēma arī iet roku lokā, kā jau mēs to zinām, un attiecīgi, protams, tas ietekmē zarnu mikrobiomu sastāvu. Un plus vēl tam, protams, zarnu mikrobiomu sastāvs ietekmējās no tā, ko tad mēs beigās darām, vai mēs atbildam šim stresam un hormoniem ar šo neveselīgo ēšanu vai nē. Visticamāk, mēs organismam nevaram tā īsti pavēlēt un teikt, tad tagad vienkārši nestreso. Jā, mēs varam visādā veidā, teiksim, to ietekmēt. Mēs jau sākumā arī sākām par to runāt, par to, ka laicīgi iet gulēt, celties vienos un tajos pašos laikos. Tas, kas ir lielajos pētījumos, kur mēs liekam 100 un 100 cilvēku, daudz cilvēkus kopā, kas palīdz mazināt stresu, teiksim, saistībā arī ar tremošanas orgānu, visādiem traucējumiem, noteikti ir atrašanās dabā, tas ir iet mežā, skatīties, kā upe plūst, kā koku galotnes līgojās, tad diennakts gaišajam laikam, šim saules spektram ir īpaši ietekme gan uz organismu, gan uz stresu viņu mazinot, gan arī uz zarnu mikrobiomu sastāvu. Tad noteikti aicinātu iet dabā, mežā, diennakts gaišajā laikā, vairāk pavadīt laiku ārā, izgulēties, tad noteikti
Noteikti jāskatās arī uz visāda veida relaksācijas tehnikām. Viena no tādām populārākajām varētu būt dziļā diafragmālā elpošana. Tas ir elpošana ar vētriņu, ja, ka mēs mēģinām dziļi ieelpot un dziļi izelpot. Tas arī, teiksim, varētu uzlabot, mazināt šo stresu. Akupunktūra labi palīdz, psihoterapija. Tas gan, protams, ir ilgstošāks process. Ja tur, teiksim, no vienas vizītes mēs negaidām, ka būs kāds dramatisks rezultāts, bet bieži vien tāds stresiņš, tāds iekšējais stresiņš mums ir nevis tāpēc, ka ir kaut kas traks noticis dzīvē, ja, bet pilnīgi pietiek ar to, ka mēs esam kaut kāda veida cilvēki. Mēs ļoti labi gribam savu darbiņu izdarīt, vai arī bieži man pacienti prasa, doktor, kad es aizbraucu uz ārzemēm, man neiziet vēders, piemēram. Un tas ir saistīts ar to, ka, teiksim, cilvēkiem gribas tagad visu apskatīt, visu perfekti izdarīt, tātad šīs, perfekcionismu iezīmes arī varētu to tā kā veicināt. Bet jā, atbildot uz to jautājumu, kas tad ir zarnu mikrobiomu un kāpēc to desertu gribās, visticamāk tas ir mūsu ieradumi, stress, hormoni, kas ietekmē zarnu mikrobiomu un beigās to desertus arī sēdoties. Tas zarnu mikrobioms mums pieprasa to desertu ēst arī nākošajā reizē. Tā kā es tomēr ieteiktu mazināt stresu, tādā veidā tad normalizējās mums hormoni, tomēr neēst to desertu un būt nedaudz pacietīgiem un pagaidīt kādas 2 nedēļas mēnesi, 2 mēnešus, kad mums to desertu nemaz neprasīsies. Fantastiski. Un tad uzreiz nākamais jautājums, jo ļoti gribās tev pajautāt par probiotikām. Mēs varam redzēt gan žurnālos, gan arī sociālās tīklos un aptiekās lietot probiotikas vai prebiotikas, simbiotikas, metabiotikas. Pastāsti, kam lietot, kam nelietot, vai visi... Jā, ļoti labs jautājums. No sākuma varbūt es bišķiņ pastāstīšu, kas ir kas. Jā. Tad prebiotikas ir ēdienas labajām baktērijām, un probiotikas ir labās baktērijas, kas, protams, ir zarnu baktēriju mikrobioma sastāvs. Postbiotikas ir kaut kas tāds, kur mēs prebiotikas vai ēdienu iedodam probiotikām, labajām baktērijām, un iznāk kaut kāds labs gala produkts. Nu, teiksim, tā kā tu varētu iedomāties darba kolektīvu, kur ir vairāk labi darbinieki, viņi izdara labus darbus. Tas būtu tās postbiotikas. Un simbiotikas ir maisījums, kas ir prebiotika un probiotika jau kopā. Jā, tie preparāti tiešām ir ļoti, ļoti daudz un dažādi. Un patiesībā ir Pasaules gastroenteroloģija organizācija ir izveidojusi arī vadlīnijas par to, kurā situācijā kādu probiotiku būtu jālieto specifiski. Un noteikti tas ir atkarīgs. Probiotikas nav vienādas. Tas ir vairāk nekā skaidrs. Tāpēc noteikti viena nederēs visiem. Viena ir pret caurveju, viena ir pret aizcietējumu, viena ir pret vēdera pūšanos, viena ir pret, teiksim, es jau minēju, kronas slimību, čūlēno kolīdu, kas ir nopietnas gastroenteroloģiskas slimības, viena, teiksim, pie aknu aptelpošanās. Tā kā arī noteikti es neieteiktu vienkārši doties aptiekā un pirkt pirmo, kur ir ļoti daudz labās baktērijas, ir jāsaprot, kādam mērķim tas kalpo. Un no klīniskās prakses noteikti padalīties uz situāciju, ka cilvēkiem, kuriem ir normāla vēdera izejā, sieva vīram, piemēram, ir devusi probiotiku ar domu palīdzēt, un viņš ir no tā dabūjis ļoti smagu aizcietējumu un, respektīvi, komplikācijas. Ir tā, ka, jā, nepareizi lietos probiotiku cēlums noteikti varētu kaitēt. Un, protams, mums jābūt pārliecībai, kas tur ir iekšā, tad tam cēlumam ir nozīme, tam baktēriju vārdam uzvārdam, kas mums tur ir iekšā, tam ir nozīme, tad baktērija noteikti koloniju veidojošām vienībām, angliski viņš saucas CFU, tātad tur ir jābūt noteikti, nav jābūt tik pētījumiem, ja, jābūt skaidri, ka tas ir īsts produkts, ir šis kvalitātes garants. Noteikti ir svarīgi, kādā tehnikā šī probiotika veidota, ja, tad, respektīvi, vai tur tās baktērijas vēl joprojām ir dzīves. Ja. Jo sliktākajā gadījumā, ja viņas ir nomiršas, tad mēs dabūjam vienkārši visticamāk prebiotikas, bet neko vairāk. Ja, tad tur ir ļoti precīzi kritēriji, bet noteikti, teiksim, cilvēki, kas svarīgākais ir šī, kā mēs dakteri sakam, indikācija, vai šis iemesls, kāpēc mēs lietojam. Ja, lai mēs no
normāls vēdera izējas nedabūtu, teiksim, aizcietiem vai cauri. Ja tas būtu skatīts. Superīgi. Bet varbūt ir kaut kāds arī dabisks veids, kā mēs varam atjaunot mūsu mikrobiotu. Teiksim, kaut kādi top 5 ieteikumi no tevis arī bez aptikas līdzekļiem. Skaisti. Tad ir jāsaprot, vai mēs šo jautājumu gribam tā kā plašāk, vai mēs viņu gribam tieši sašaurināt uz prebiotikām, probiotikām. Plašāk, ja piemēram, vai ir kaut kas iespējams darīt viņas labā un neiet uz aptiku? Jā, skaisti. Tad viennozīmīgi, tiksim tā, zarnu mikrobioma sastāvu uzlabošana noteikti ir solīši, ko mēs varam darīt jau mājās paši, un tad ir solīši, ko mēs varam darīt sarunā ar ārstu vai ārstu kabinetā. Mums ir jāzina tas, ka zarnu mikrobioma sastāvs principā veidojās, es pat teiktu, bērniņam esot mammas vēderā, varbūt pat vēl agrāk, respektīvi, kā mamma un tētis dzīvo, kādi ir šie paradumi, tas noteikti ietekmē to, kāds būs šis zarnu mikrobioma sastāvs mātei grūtniecības laikā un tālāk jau bērniņam piedzimstot. Patiesībā ir tā, ka 2/3 zarnu mikrobioma mums ir tā mainīgā daļa, un 1/3 mums ir tā pamata daļa, ar ko mēs dzīvosim visu mūžu. Un šī pamata daļa mums veidojās līdz 5 gadu vecumam. Līdz ar to ļoti, ļoti svarīgi ir, kā mamma un tētis, ja tā var teikt, uzvedās un darās, kāds ir šis dzīves stils pirms bērniņš vispār ir dzīves. Un, protams, tā labā ziņa zarnu mikrobiomam ir tas, ka mēs viņu varam mainīt, un tā 2/3 ir tāda mainīgā daļa, un ja mēs iedomājamies viņu kā tādu sūklīti, kas sasūc visus mūsu ieradumus, ko mēs darām, visus, medikamentus, slimības, ar ko mēs slimojam, tad, protams, vistīrākais sūklītis būs tam cilvēkam, kurš dzīvos, kā lai saka, veselīgāk un labāk. Bet jā, noteikti zarnu mikrobioma sastāvu ietekmē tas, kā bērniņš ir dzīvis, un noteikti dzemdības dabiskā veidā, šī gadījumā bērniem mikrobioma sastāvs būs labāks nekā ķēzergrieziena bērniņiem. Krūtbarošana noteikti to ietekmē, tad bērniņi, kas ir baroti ar krūti, arī būs labāks mikrobioms nekā maisījumi barotie bērniņi. Noteikti mikrobioma sastāvu ietekmē, kur mēs esam dzīvuši, un atkal ir kaut kāda daļa, ko mēs nevaram izmainīt. Ja mēs esam Latvijā dzīvuši, tad mums būs daļa Latvijas mikrobioma, bet, protams, arī pārceļoties dzīvot uz kādu citu valsti, noteikti arī zarnu mikrobioms būs savādāks. Dzīvesbiedri ietekmē mūsu zarnu mikrobiomu sastāvu mūsu ģimeni. Tātad, jo veselīgāk mēs dzīvojam kopā ar mūsu draugu, vīru, bērniem un tā, jo līdzīgāk un labāk būs šie zarnu mikrobiomi. Tā ir tāda viena lieta, kur ir daļa mainīgās un nemainīgās lietas, un daļu mēs varam ietekmēt un daļa ne. Medikamentu lietošana, pilnīgi visi medikamenti ietekmē zarnu baktēriju sastāvu, un atkal tas nenozīmē, ka nedrīkst lietot, ja ir nepieciešams, medikamenti ir jālieto. Antibiotikas viennozīmīgi ir viens no tādiem spēcīgākiem zarnu mikrobiomu mainošiem medikamentiem, kas tās pārmaiņas diezgan akūti veicina, tāpēc es noteikti ieteiktu, lietojot antibiotikas, lietot klāt probiotikas. Un arī tā doma, ejot aptiekā, varbūt būtu vaicāt pēc probiotikām pret šķidru vēdera izēju, jo antibiotikas absolūti biežāk veicinās antibiotiku asociēto caureju vai diareju, un, tā mēs varam pasargāt mazliet šo zarnu baktēriju sastāvu. Bet jā, pilnīgi visi medikamenti, arī tie skatās stapīni, ko mēs lietojam sirds un asinsvadu slimībām, aterosklerozei, tie skatā omeprazols vai omeprazola grupas medikamenti, ko mēs kā strendologi pie atvēlīši rakstam. Ja? Protams, šie medikamenti nav tādi, ka dzīvībai bīstami vai izraisīs kādas tādas ilgstošas sekas, bet blaknes noteikti viņi varētu uz to periodu dot. Zarnu mikrobiomam labi medikamenti ir D-vitamīns, Par metformīnu, protams, ir nedaudz jādiskutē, un mēs noteikti nav tā, ka visiem rekomendējam lietot metformīnu bez jēgas. Noteikti tur arī tad jāpārunā ar ārstu, bet tie medikamenti, kas pozitīvi ietekmē zarnu mikrobiomu sastāvu. Vēl noteikti aicinātu pēc iespējas ātrāk atklāt slimības un viņas ārstēt, un ne tikai varbūt atklāt un ārstēt, bet jau nodarboties ar slimību profilaksi. Ja mēs zinām, ka mums ir kāda ģenētiska noslēdze, tad DNS testu mēs esam uztaisījuši.
uztaisīšanu, redzam, ka mums var būt viena vai otra vai trešā slimība, vai arī ģimenē kāds ir slimojis ar šo slimību, tad respektīvi šīs slimības tad pēc iespējas ātrāk novērot, neļaut viņām attīstīties un komplicēties, jo tas noteikti arī ietekmē zarnu mikrobiomu sastāvu. Par gulēšanu es jau runāju ļoti daudz un ir interesanti ļoti tādi uzskatāmi pētījumi, kur tiek pētīts zarnu mikrobiomu sastāvu cilvēkam lidojot, tad garajos pārlidojumos. Mēs nododam tātad šo analīzīti pirms lidojuma un tad lidojumu uz Floridu, piemēram. Un esot jau Floridā, kur cilvēks ir, kā saka, negulējis vai ir izmainīt šis diennakts ritms, arī zarnu mikrobiomu sastāvs ir izteikti savādāks. Un patiesībā, Pasaules veselības organizācija ir pat vesela un tāda vadlīnija par neregulāru diennakts ritmu, kas ir šie maiņu darbi, kas, protams, tad, bet bieži ir ļoti vērtīgi darbi, piemēram, uzņemšanas nodaļas ārsts vai policija vai teiksim, ugunsdzēsēji, kas ir labi, ka viņi ir, bet, protams, šis diennakts ritms arī šo negulēšanu arī zarnu baktēriju sastāvu ļoti, ļoti maina. Par ēdieniem mēs jau runājām, tad vidusjūras diēta un ziemeļu diēta ir zarnu mikrobiomu draudzīgākās diētas. Ļoti līdzīgas ir arī ilgdzīvotāju, tad ir zonas pasaulē, šīs zilās zonas vai blue zonas, kur cilvēki dzīvo 100 gadus, 110 gadus. Viņas arī ir vairāk uz augiem tā kā bāzētas, bet kā jau es minēju, tad mēs noteikti jābūt ļoti, ļoti individualizēti. Nav tā, ka visiem derēs vidusjūras diēta. Ja, teiksim, cilvēkam pūšās vēders un ir šķidra vēdera izēja, tad augi un dārziņi lielā apjomā varētu vēl tos simptomus pastiprināt. Ja, tā kā tur noteikti ir jāskatās, kurā dzīves posmā un periodā kāda diēta ir labāka. Ko es domāju, ko es vēl nepieminēju par mieriņu, es pieminēju par gulēšanu, es pieminēju par būšanu dabā, saules spektru, tas viss tad zarnu baktēriju sastāvu ietekmē, prebiotikas un probiotikas mēs varam iegūt arī uztura veidā. Prebiotikas noteikti būs šīs šķiedravielas, tātad pilngraudu produkti, dārzeņi, sēkliņas, rieksti, un ļoti interesanti dati ir, ka īstenībā nevis sarkanās gaļas ēšana ir tā, kas mūs nogalina. Parasti visi ir dzirdējuši, ka sarkano gaļu daudz nevar. Jā, taisnība, daudz nevar, bet katrā ziņā tādā mirstības iemeslu dēļ viņa ir ļoti, ļoti zema. Un patiesībā tās problēmas biežāk ir tāpēc, ka mūsu uzturā pietrūkst sēklas un rieksti un šķiedravielas, tātad šīs labās lietas, kas ir arī probiotiski vai zarnu baktērijām, labi ēdieni, ko tad bija sēmi, ja, teiksim tā. Un, arī probiotikas ir kefīrā, raudzētos produktos, bet tur vienmēr arī jāskatās, protams, ir šis cukuru sastāvs. Ja, protams, ir mums jogurti, kas ir bagāti ar baktērijām, bet noteikti ir jāpārliecinās, lai tur nav liels, tad gan tauku, gan cukuru procents. Tā. Perfekti. Mums sanāk, ka, draugi, jums tā kā ir pilns panelis ar visiem instrumentiem un ieteikumiem, ko tad darīt tā, lai gastroenterologu visas, teiksim tā, pasargāt sevi no gastroenteroloģiskām saslimšanām. Jā, bet man arī pareizi, jā. Bet man arī ir viņa tāds personīgs jautājums, ja drīkst, jā? Saki, lūdzu, tad, kad tu esi gājusi savu ārsta ceļu, un it īpaši gastroenteroloģisku ceļu, vai tavas diētas uzturs ir mainījies? Jā. Un vai šobrīd ir atrasts tavs zelta standarts, jo vairākas reizes minēts tieši individuāli personalizēt, vai tiek atradis to priekš sevis? Jā, liels paldies par jautājumu. Tik tiešām es mēģinu, kā saka, iedzīvināt vai tādā praksē ieviest lietas, par ko es mācos. Ja, jo savādāk būtu ļoti, ļoti jocīgi, ja es to nedarītu, tad neizmantot šīs zināšanas. Patiesībā interesanti, ka iemesls, kādēļ es esmu gastroenterologs, ir Ata-Vilnis. Ja, tad sākās viss vidusskolas laikā, kad arī es pati nonācu līdz gastroenterologam, un tagad, protams, to atceroties ir tā mazliet smieklīgi, bet interesants fakts ir tas, kādā veidā šis gastroenterologs man sniedz konsultācijas. Es biju aizgājis uz endoskopiju, tad tas ir puņa caurskate, un toreiz tas notika bez miedziņa, tātad bez narkozes. Tas ir diezgan nepatīkami bez miedziņa, bez narkozes. Protams, ar miedziņu tas ir pilnīgi cits gadījums, un izmipāns tik tiešām ir patīkams un labs. Bet es ar šo slēdzienu ierodos pie gastroenterologa, viņa saka, nerādi man to slēdzienu, apgulies, un es tev pateikšu, kas ir. Viņa, protams, sāk
kā mēs dakteri sakām, paltēt vai tad skatīties vēderiņā rokām, un saka, tev ir atvielas. Un tad es domāju, ārprāts, es esmu aizstājis tagad uz to endoskopijas izmeklējumu bez tā miega, kas ir diezgan izaicinošs pasākums, un viņa man pasaka, liekas, tas ir gan kāds viens ģeniāls ārsts. Nu, protams, daudz, ko mēs dakteri es arī esmu dzirdējis, Jana, ka tu saki, ka ienāk pa durvīm, mums jau ir skaidrs, vai no kādiem pirmajām sūdzībām, jo mēs zinām, uz kuru pusi vējš pūš, un mēs jau varam pēc viena teikuma jau sarakstīt ļoti daudz rekomendācijas. Nu, līdzīgi, protams, arī manā praksē, ja pastāstot tās sūdzības, ir skaidrs, ar ko ir darīšana. Protams, endoskopija mums ir ļoti, ļoti vajadzīga un nepieciešama, lai pateiktu, cik ļoti stiprs ir tas bojājums un kā labāk pielietot zālītes, jo, nu, teiksim, medikaments arī mēs nekad negribam pielietot, nu, kā saka, nepareizi. Nu, lūk, tā kā tā bija mana pirmā saskara ar gastroenteroloģiju, un tālāk jau, protams, dodoties mācībās un mācoties medicīnas fakultātē, bija vairākas opcijas, endokrinoloģija, tā skaitā ginekoloģijas, ilgus laikus īstenībā esmu pavadījusi arī operācijas zālē, turot āķus un operējot apendicītus. Es no sākuma domāju, ka es būšu ķirurgs. Nu, lūk, man ir izdevies savienot divas manas stiprās puses un manas kā lai saka, manus talantus, ja tā drīkst teikt, tātad gan šīs konsultācijas no gastroenterologa puses, gan arī endoskopija, kas daļēji ir tāda vairāk iejaukšanās, invazīva, nekā vienkārši parunāšanās. Lūk, tā kā, beidzot 6. kursu, bija skaidrs, ka gastroenteroloģija man padodās vienkārši ļoti, ļoti viegli. Ja pārējās sfērās bija tā, ka tomēr vajadzēja, kā lai saka, pamācīties, nemācīties vajag visu, tas viss ir pareizi un labi, bet gastroenteroloģija man vienkārši padevās, tā ļoti, ļoti viegli un dabiski, Tā. Bet jautājums bija par diētas izmaiņām. Par diētas izmaiņām, tieši tā. Nu, lūk, un runājot par diētas izmaiņām, tad, protams, ģimenē, un tas varbūt ir aicinājums tik tiešām visiem, kas klausās, ja ir bērni mājās, tad noteikti skaidrs ir tas, ka ģimenes ēšanas paradumi vai cilvēka ēšanas paradumi noteikti aizsākās ģimenē. Bērndārzā, skolā, tad cilvēkam augot veidojās arī šis zaļu mikrobioma sastāvs, un tas, ko tad viņš mums beigās pieprasa, un mūsu ieradumi principā veido mūs. Tā kā, protams, nebija tā, ka mani vecāki, teiksim tā, ikdienā ar to tik nodarbojās, kā ļoti, ļoti skaitīja, kā pareizi ēst, bet, protams, te bija arī bišķiņ citi laiki, kad nebija mājas tik ļoti arī pieejams veikalā ieejot visi iespējamie, tādi industriāli ražotie našķieti, kā tādā ziņā tas ir mājas ēdiens un viss ir labi. Bet, es esmu izmēģinājis daudz ko, esmu izmēģinājis intervālu galvēšanu, patiesībā, gudīgi sakot, vēl tagad es no viņas atvilnis, jūs atceraties, ka es teicu, ka pie atviņa intervālu galvēšana tā kā nevajadzētu. Tad, protams, teiksim tā, no intervālu galvēšanas es vēl īsti atkāpties nemāku vēl joprojām, ja man pirmā ēdienreize ir ap 12 dienām dienā, un tad to es daru kādus, varētu būt 5 vai pat 6 gadus, tas ir tā ierasts man. Noteikti es ēšanu sāku ar dārzeņiem, tad salātiem, tad ir proteīns un tālāk ir ogleshidrāti, un ja man kāds piedāvās šokolādīti, to varbūt mani kolēģi zina, teiksim tā, dzerot kafiju, parasti ir kāda šokolādīti vai cepumiņi, tad es teikšu liels paldies, es viņi noteikti apēdīšu vienu mazu našķīti pēc tam, ka es esmu ēdus savas labo ēdienu vai normālo ēdienu reizi tajā secībā. Jo tad, protams, šis insulīna pīķis būs zemāks. Bet tā, teiksim, es cenšos neaizrauties. Skaidrs figūras. Un viena tāda praktiska lieta, ko es noteikti varētu visiem ieteikt, kas man ļoti labi strādāja ēdiena gatavošanu iepriekš. Angliski šis nosaukums food prep vai ēdiena gatavošanu, un es to parasti daru brīvdienās, sestdien vai svētdien. Sapērku tad visu ēdienu iepriekš un sagatavoju visai nedēļai. Protams, ir produkti, kas, teiksim, tā vairāk bojājās, kurus nav iespējams sagatavot svētdien tā, ka viņi piekdien vēl joprojām ir tad veseli un ēdami, bet tad mēģināt maksimāli, cik vien izdarīt, lai tās ēdienu tad maltītes ir sabalansētas, ko nozīmē sabalansētas, tad atbilstoši manām vajadzībām, manam kaloriju skaitam, tad makronutrienti, visi tas, kas būtu oglehidrāti, proteīni un tad šķiedrvielas un viss, tad, lai tās maltītes būtu tādas pilnvērtīgas tieši tā kā man vajadzīgs, un lai viņas vienmēr būtu gatavas tieši tad, kad man
vai līdz ar to tās ēdienu reizītes arī plānoju. Tad man ir skaidrs, cik man ir nepieciešams kastītes. Tātad ir šis kastīšu apjoms un tad principā es jau nedēļas sākumā zinu, ko es ēdīšu visu nedēļu. Un tad jau ir kad mums gribas ēst, tad, protams, parasti cilvēkam, ko gribas, ja viņš ir izsācis, viņiem gribas vai nu saldumu, vai nu, teiksim, tā kaut kāda tāda neveselīga našķi. Bet, ja mums ir šis labais ēdiens sagatavots, kas ir atbilstoši veselīgi un sabalansēti, tad principā problēmā. Man ļoti patika, kā tu esi pateikusi labais ēdiens. Un tik tiešām, mīļie draugi, redzat, ārsts, gastroenterologs gatavo iepriekš savu maltīti tā, lai parūpētos par savu veselību, par savu mikrobiotu. Jā. Līdz ar to arī figūru. Jā. Un tas ir ļoti būtiski. Man jāsaka tev lielu paldies. Man ļoti prieks redzēt skaistu trauslu, smalku, metodisko vadītāju, doktori, jā. Tiešām es abrīnoju, esmu skatījusies šo interviju ar tādu tiešām iedvesmu, tādām atvērtām acīm, cik ļoti daudz tu esi ieguldījusi sevī, savā izglītībā, un arī cik daudz tu vari arī nest cilvēkiem, jā, šīs zināšanas, palīdzību. Paldies tev par to, ko tu dari. Sirsnīgs paldies tev, Jāni. Pirmkārt, man liels prieks būt ciemos pie tevīm, ar tevīm aprunāties, vienmēr ir liels prieks, un neslēpšu, ka arī tu esi man iedvesmu, kādēļ es pievērsusies tieši preventīvai medicīnai un preventīvai gastroenteroloģijai. Sirsnīgs paldies uz šīs mīnas nots. Mēs pateiksim jums, draugi, sirsnīgs jums paldies. Ar jums bija Dr. Vita Skola un Dr. Jāni Iemāls, ka tiekamies klausījāmies epizodē.